Sveiciens šajā video. Iespējams, esiet pamanījuši, ka konfliktos un saskarsmē kopumā mēdz būt daudz un dažādas emocijas. Šajā video īsā apkopojumā par to, kas un kā ar emocijām. Tātad emocijas un emociju īpašības. Šī video mērķis ir palīdzēt jums attīstīt spējas tikt galā ar stresa situācijām un citiem izaicinājumiem, mācoties un apzinoties sevi un savas emocijas, var kļūt vieglāk sadzīvot ar citiem un arī ar sevi. Kas ir emocijas? Kur tās rodas? Ko darīt ar sliktajām emocijām? Cik bieži jūs izjūtat sliktās emocijas? Cik bieži jūs izjūtat labās emocijas? Vai emocijas ir sliktas un labas? Vai emocijas ir grūtāk panesamas un vieglāk panesamas? Patīkamākas un mazāk patīkamas? Iepriekš runājām par komunikāciju un pieminēju arī nevardarbīgas komunikācijas pieeju pēc Maršala B. Rozenberga. Nevardarbīgā komunikācijā ir 4 nosacījumi, un 2 no tiem ietver emocijas. Tātad uztvert un izteikt emocijas, kas saistās ar to, ko mēs novērojam, un uztvert un izteikt vajadzības, no kurām šīs emocijas rodās. Tātad emocijas ir tas, kas var ietekmēt mūsu ikdienu un tas, kas ietekmē mūsu ikdienu. Gan viegli panesamās, gan grūti panesamās, gan patīkamās, gan mazāk patīkamās un arī nepatīkamās emocijas. Kas tad ir emocijas? No latīņu valodas emovere – uztraukti, uzbudināti. Emocijas ir organisma reakcijas, kas ietver fizioloģisku uzbudinājumu, uzvedības ekspresiju un apzinātu pieredzi. Emocijas ir viens no galvenajiem psihiskās darbības un uzvedības iekšējās regulācijas mehānismiem, kas vērstas uz aktuālu vajadzību apmierināšanu. Emocijas slikti padodas gribas kontrolē, un tās ir grūti izsaukt pēc vēlēšanās, bet tas nav neiespējami. Sadusmoties var ik viens. Tas ir viegli. Taču izrādīt dusmas tajos gadījumos un pret tiem, pret kuriem vajag, tāpat darīt to pienācīgi un tieši tad un tik ilgu laiku, cik vajag. Tas nav viegli. Un to ir teicis Aristoteles. Tātad par emocijām, tāpat kā par konfliktiem, tiek runāts jau sen. Tomēr mūsdienu sabiedrībā ne visiem ir zināmas lietas par emocijām, ne visi spēj tās sevi atpazīt, visas emocijas, un ne visi mācās ar tām sadzīvot vai pat kontrolēt. Šobrīd nedaudz par pamata emocijām. Vai jūs zināt, kas ir pamata emocijas?
Pamatemocijas ir universālas cilvēkiem dažādās kultūrās un dažādos slāņos. Pamatemocijām piepulcējas vēl ļoti daudz niansētu emociju, kuras mēs un mūsu bērni izjūt ikdienas. Dažas no pamatemocijām izjūt jau jaundzimušais, jau pirmajā dzīves gadā, citas piepulcējas nedaudz vēlāk. Tomēr, lai skaidrāk par to runātu, pēdējā laika pētījumi liecina par to, ka pamatemocijas tomēr vairāk ir līdzīgas cilvēkiem, kas dzīvo vienos platuma grādos. Tātad pamatemocijas, kuras es minēšu, noteikti var atpazīt cilvēkiem rietumu pasaulē. Tomēr citviet, kādā varbūt vēl civilizācijai nesastaptā ciltī, vai varbūt kaut kur tālu dienvidos, šīs pamatemocijas var izpausties citādāk. Piemēram, Indijā viena emocija, viens galvas mājiens var nozīmēt daudz un dažādas lietas, atkarībā no konteksta. Bet šeit par šīm 6 pamatemocijām, kuras es jums minēšu, ir runājuši vairāki pētnieki daudzu gadu garumā. Lūk, pirmā no pamatemocijām ir prieks. Tā ir cerība un optimisms. Tie ir smiekli, tā ir pateicība, depresijas un stresa mazināšanās, apmierinātības palielināšanās. Atvasinātās emocijas var būt priecīgums, apmierinātība, optimisms, lepnums, sajūsma, atvieglojums. Arī pavisam mazi bērni un zīdaiņi mēdz smaidīt un priecāties, kad tie ir apmierināti. Mēs varam novērot viņu sejās, ka viss ir kārtībā, kad viņi spēlējās, kad viņi ir paēduši, kad viņi ir pamodušies no salda miedziņa bez nekādiem niķiem. Nākamā pamatemocija ir bēdas. Un bēdas arī spēja izjust kaut dažas dienas vecs zīdainis, kurš var būt bēdīgs vai nobijies no kaut kā un izmisīgi raudāt. Un kā sažņaudzas mammas sirds tajos brīžos, kad ir grūti mazuli nomierināt, jo ir apziņa, ka šis bērns ir bēdīgs, ka kaut kas nav kārtībā. Bēdas ir bezcerīgums un vilšanās, depresija, intereses zudums, sociālā atsvešināšanās un vai substanču lietošana, mirstības riska palielināšanās. Un te, ja mēs salīdzinām bēdas un prieku, prieks mazina depresiju, bēdas palielina depresiju. Tomēr, esot bēdās un esot depresijā, cilvēkam ir tieksme izolēties, lai gan īstenībā būtu nepieciešams socializēties un vairot prieku. Atvasinātās emocijas no bēdām ir skumjas, mokas, vilšanās, kauns, arī nolaidība un līdzjūtība. Vēl viena no pamatemocijām ir bailes. Kā jau es minēju, arī dažas dienas vecs zīdainītis var nobīties no kaut kāda strauja trokšņa, straujas kustības, nepazīstamas lietas, nepazīstama objekta. Bailes ir izdzīvošanas mehānisms, tās brīdina par briesmām un draudiem. Tie var būt drebuļi, augsti sviedri, trīcēšana, fight, flight vai freeze reakcija, kas ir sastingt, iet cīņā vai laisties lapās. Atvasinātās emocijas no bailēm ir šausmas, kauns, bažas, arī nervozitāte. Nākamā pamata emocija ir dusmas. Tā ir agresija, dusmas ir agresija. Dusmas nav patīkamas. Tomēr dusmas ir mehānisms, kā tikt galā ar draudiem, iestājoties fight vai flight reakcijai. Tātad iestājoties reakcijai, ka mēs ejam cīņā, dusmās un sevi aizstāvam, vai arī mūkam prom. Dusmas ietekmē lēmumu pieņemšanu, un atvasinātās emocijas varētu būt saniknojums, aizkaitināmība, niknums, skaudība, arī mokas. Arī riebums ir pamata emocija, ko var izjust jau pavisam mazi bērni. Kā mainās mazuļa sejas izteiksme, ja viņš nogaršo kaut ko skābu vai kaut ko, kas viņam neiet pie sirds? Seja savelkas skaidri nolasāmā riebumā. Riebums ir izvairīšanās mehānisms, evolūcijas laikā pielāgojusies uzvedība, parasti pret ēdienu, nāvi, sociāliem stimuliem. Riebumam atvasinātās emocijas ir pretīgums un arī garlaicība. Un sestā, pēc vairāku pētnieku apkopojumiem minētā pamata emocija ir pārsteigums, reakcija uz negaidītiem stimuliem, apzinātības trūkuma, kas var rasties apzinātības trūkuma dēļ un var pātrināties elpa un sirdspuksti. Arī pārsteigumā var ieslēgties fight, flight vai freeze reakcijas.
Ir aizkustinoši vērot kaut dažus mēnešus veca bērna sēņu brīžos, kad viņš ir pārsteigts, vai spēlējot, pieņemsim spēli kuku. Atvasinātās pārsteiguma emocijas ir izbrīns, apjukums, arī nervozitāte. Tātad mācoties savas emocijas, atpazīstot tās sevī, mēs varam sākt ar šīm 6 un tad mēģināt atrast kādu precīzāku, labāku situāciju un sajūtas raksturojošu emociju, kas varētu būt atvasināta no šīm. Un tagad neliels uzdevums pārdomām. Vēlams pierakstu formā. Un kas jūsos veicina to, ka dusmu iespaidā varat rīkoties impulsīvi un neapdomāti? Uzrakstiet vai apdomājiet priekš sevis vismaz 3 lietas. Es došu jums brīdi pārdomāt. Un kas no apkārtējā pasaulē notiekošā veicina to, ka jūs dusmu iespaidā varētu rīkoties impulsīvi vai neapdomāti? Arī šeit došu jums laiku pārdomāt. You're so irreplaceable, and everybody knows. Cik viegli vai grūti bija izdomāt atbildes uz šiem? Cik bieži ikdienā sanāk padomāt par to, kā mēs rīkojamies dusmu iespaidā? Kā mēs rīkojamies ar pamatu emociju, kas īstenībā var mūs pasargāt dažādos brīžos? Cik bieži mēs apzināmies, ka tās dusmas var būt aizsarga reakcija, ka dusmas var palīdzēt noturēt mums kādas ļoti svarīgas robežas? Vai jums ir grūti dusmoties? Kādās situācijās dusmas iznāk ārā organiski, un kādās situācijās
ir sajūta, ka jānorīd dusmas, ka nevar izpaust to, kas nāk ārā dabiski. Kādēļ ir jānorīd dusmas? Tas viss noteikti ir mūsu sabiedrībā ieaudzināts, un mēs pie tā esam pieraduši. Tomēr svarīgi ir apdomāties, pamanot dusmas sevī, saprast, vai šīs dusmas gadījumā mani nesargā, vai man nevajadzētu varbūt atļaut sev dusmoties pieņemamā veidā, lai pasargātu sevi un savas robežas. Šobrīd piedāvāju aplūkot emociju puķi, kur ir pamata un atvasinātās emocijas pēc psihologa Roberta Plučika. Tātad šī ir sistēma par ikvienā cilvēkā mītošām emocijām. Saskaņā ar viņa pētījumiem cilvēku rīcību nosaka 8, nevis 6 pamatemocijas. Prieks, uzticība, bailes, pārsteigums, skumjas, riebums, dusmas un cerība. To līdzinieces dažādas intensitātes, pakāpes un to pretstati. Tātad šeit mēs varam vērot, kā emocijas pāriet viena no otras, kā mainās intensitāte. Aplūkojiet attēlu un padomājiet, kuras emocijas jūs jūtat ikdienā visbiežāk. Vai ir tāda emocija, kas šeit attēlota, kas jums šķiet sveša? Vai ir kādas emocijas, kuras gribētos just biežāk ikdienā? Vai ir kādas emocijas, kuras gribētos just retāk ikdienā? Noteikti varat atrast arī priekš sevis šādu vai līdzīgu emociju atainojumu un mācīties sevi un savas emocijas jau ar skaidriem nosaukumiem. Tas noteikti ir palīdzoši. Un, ja tomēr ir grūti raksturot savas emocijas, var sākt pamazām. Mēģināt kādam tuvam cilvēkam stāstīt, mēģināt raksturot, mēģināt dažādus raksturošanas veidus un arī emocijas, un palūgt, lai šis cilvēks klausās. Var censties justies labi runājot par savām emocijām. Esiet lepni par savu sasniegumu atpazīt emocijas. Atgādiniet sev, ka arī citiem var būt grūtības runāt par emocijām, un arī citiem ir tiesības tikt uzklausītiem. Ieklausīties arī jūsos un ieklausieties arī jūs, kā citi runā par savām emocijām. Un atcerieties par es vēstījuma formu. Piemēram, es jūtos aizkaitināta, ka tu manī neklausies, lai gan es lūdzu, lai tu klausies. Vai arī es izjūtu kaunu, kad tu šādi uzvedies. Nevis tu liec man justies, bet es izjūtu. Es esmu tā, kura jūt emocijas. Šeit arī ir emocijas aplis, kurš pamatā nāk no antroposofijas, tomēr arī šeit ir ļoti uzskatāmi aplūkotas daudz un dažādas emocijas un to pretstati. Piemēram,
Optimisms ar pretstatu pesimisms. Vai arī visi mēs zinām, no galvas skaisto teicienu, no mīlestības līdz naidam ir tikai viens solis. Arī šeit es jūs aicinu aplūkot, kādas emocijas šeit ir aprakstītas. Cik viegli vai grūti ir salīdzināt šos pretstatus? Kā strādā apmierinātība un aizkaitinājums? Kāda atšķirība starp ekstāzi un ciešanām? Tātad, kā es pirms brītiņa minēju, skatīties emociju nosaukumus un pamazām sākt mācīties tos atpazīt sevi. Sākt nosaukt savas emocijas vārdā, kaut vai ar špikara palīdzību. Tas jau var palīdzēt daudz drošāk sevi atpazīt emocijas un aizvien veiksmīgāk un veiksmīgāk saskarsmē pielietot es vēstījuma formu. Dodoties tālāk emociju pasaulē, vēlos jums pastāstīt par emociju īpašībām, jo arī tā ir interesanta tēma, ko pavērot citos, ko pavērot sevi un ko īpaši pavērot saskarsmē ar citiem. Tātad viena no emociju īpašībām ir emociju universalitāte, emociju neatkarība no vajadzību veida un darbības specifikas, kurās tās rodas. Cerības, nemieris, prieks, dusmas var rasties jebkuras vajadzības apmierināšanas procesā. Tātad kaut vai tik vienkārši kā prieks var rasties, ja mēs apmierinām daudz un dažādas vajadzības. Tāpat arī dusmas, ja netiek apmierinātas dažādas vajadzības. Emociju plastiskums.
Viena un tā pati emocija var tikt pārdzīvota kā patīkama vai nepatīkama. Piemēram, pārsteigums. Dažreiz, saņemot kādu dāvanu no ģimenes locekļa vai drauga, mēs jūtamies pārsteigti un pacelāti un priecīgi. Tomēr, ja kāds mūs pārsteidz nesagatavotus un nedaudz nobiedē, tad mēs nejūtamies nec priecīgi, mēs jūtamies vairāk nobijušies. Tātad viena emocija var būt izjusta gan kā patīkama, gan kā nepatīkama. Emociju dinamisms. Emociju norises fāzes. Tātad gaidu situācijā tas var būt sprieguma pieaugums, un tad spriegums sasumējās un situācijai atrisināties noplūk. Tātad veidojās līkne, tā teikt, emociju intensitātē. Emociju spēja dominēt. Spēcīgas emocijas var apspiest vājākās, neļaujot tām iekļūt apziņā vai pietiekami spilgti izpausties. Cilvēkiem kāda no emocijām mēdz būt patstāvīgi intensīvāka par citām. Piemēram, kādam cilvēkam intensīvāka emocija var būt bažīgums, kas nomāc citas emocijas. Kāds cits varbūt ir ar temperamenta iezīmi, kurā vairāk ir optimisms, tad viņš arī raugās uz pasauli vairāk priecīgāk, optimiskāk, gaidu pilnāk. Kāds var justies pesimistiskāk. Un, ja neapdomājās par sevi un nepaskatās, kas notiek, tad visu dzīvi vadīt vairāk dusmās, pesimismā, aizkaitinājumā. Emociju spēju summēties. Dzīves laikā emocijas, kas saistītas ar vienu un to pašu kairinātāju, pastiprinās. Palielinās to intensitāti, summēšanās process norisinās neapzināti. Pēc vairāk kārtīgas emociju summēšanās un atkārtošanās notiek adaptācija. Notiek pierašana, ka tā tas ir. Tātad, ja bērns ir audzis visu dzīvi priecīgā ģimenē, atbalstošā ģimenē, un skolā viņam ir veicies labi, viņam ir bijuši daudz draugi, viņš arī pats var sākt raudzīties optimistiskāk, viņš šīs labās sajūtas var sasummēt savā dzīves laikā. Tomēr, ja nu kādam nav paveicies, ja nu kādam ir bijusi grūta bērnība, iespējams zaudēti vecāki, iespējams vēl kādas ķibeles un likstas ir piemeklējušas viņu dzīves laikā, viņš var justies dzīvē kopumā nomāktā. Vēl par emociju īpašībām. Emociju neobjektivitāte. Cilvēka personības un temperamenta īpašību ietekmē, kā arī konkrētas situācijas ietekmē viens un tas pats iemesls var izraisīt ne tikai dažādas intensitātes, bet arī dažāda veida emocijas. Piemēram, mamma atnāk mājās no darba kādā dienā, un bērns viņu pārsteidz, taisot visādus maģiskos trikus, kurus iemācījies pa dienu skolā. Mamma priecājās, viss ir forši, viss ir patīkami. Tomēr kādā citā dienā mamma ir nogurusi, viņai ir sakrātas daudz un dažādas grūti panesamas emocijas, bērns mājās atkal rāda šos maģiskos trikus, tomēr mamma par to pašu situāciju var justies aizkaitināta tikai tāpēc, ka viņas iekšējā pasaule ir nedaudz mainījusies, viņas iekšējā pasaule ir sašķobījusies. Un varbūt viņa ir ļāvusies kaut kādām emocijām vairāk nekā būtu bijis vajadzīgs. Emociju lipīgums. Ikdienā izpaužas neuzkrītoši, bet veido daļu no neverbālās saziņas procesa. Emociju lipīgums izpaužas ne tikai ietekmējoties vienam no otra, bet arī ietekmējoties pašam no savas sejas izteiksmes un mīmikas. Eksperimentāli pierādīts, ka mīmika var ietekmēt arī pārdzīvojuma intensitāti. Un šeit par emociju lipīgumu varam parunāt gan par dusmām un aizkaitinājumu, gan arī par prieku un smiekliem. To, ka smiekli ir lipīgi, to noteikti jūs zinat. Bet vai jūs zinat, ka, kā te ir minēts eksperimentos pierādīts, ka es pat sevi viena pati varu aplipināt un sākt smieties? Piemēram, ja man ir drūms noskaņojums un es atceros par zīmuļa eksperimentu, es varu sev ielikt mutē zīmuli un sevi apmānīt. Ieliekot zīmuli mutē, nostiepjās lūpu kaktiņi. Un vienā brīdī smadzenes sāk domāt, kāpēc mēs smaidam, kas noticis, ko esmu palaidus garām, man ir jāsāk priecāties. Un šo varat pilnīgi noteikti pamēģināt. Iespējams, sāksiet smieties vien par to, ka zīmulis ielikts mutē, iespējams, tiešām pamanīsiet, kā smadzenes sāk darboties nedaudz citādāk.
Un, ja runājam par lipīgumu, starp cilvēkiem, tad arī noteikti ir nācies pamanīt, pieņemsim darba vidē, jūs aiziet labā noskaņojumā, bet ienāk kabinetā jūsu kolēģis, kuram ir dominējošāka emocija, un viņa tad aplipina arī jūs. Piemēram, viņš ienāk dusmīgs un nīgrs, un arī jūsu labais garastāvoklis uzreiz sabojājās. Vai arī, ja jūs sēžat bezrūpīgs, nedomājot neko īpaši, varbūt drusciņi padomājot par darbu, par kaut kādu uzdevumu, kas jāpaveic, un ienāk cits kolēģis un sāk visus smīdināt, sāk stāstīt par saviem smieklīgajiem nedēļas nogales notikumiem. Arī tas ir izpaudies kā emociju lipīgums, kad visi sākuši smieties. Emociju noturīgums un kustīgums, mainīgums. Tātad emociju noturīgums vai stabilitāte. Cik tad šīs emocijas ir noturīgas? Cik ļoti man pielīp cita cilvēka emocijas, cik ļoti nepielīp? Cik ļoti kāda dominantā emocija pārņem, vai tomēr, ja es jūtu šo emociju, kādus jūtu, pieņemsim, apmierinājumu? Cik ļoti man viņa noturās vai nenoturās? Emociju mainīgums raksturojas ar ātru reakciju uz izmaiņām situācijā, partneros, objektos. Ātra pārēja no vienas emocijas, emocionālā stāvokļa uz citu. Nu lūk, cik daudz no šīm emociju īpašībām bijāt pamanījuši savā ikdienā, kaut neapzinātā līmenī. Nu ko, nelielai kafijas pauzē piedāvāju noskatīties multfilmiņu.
Eloties ar laipnību mēs izkrāsojam pasauli. Cik skaisti. Kādas emociju īpašības jūs novērojāt šajā multfilmā? Noteikti visspilgtāk izpaudās emociju lipīgums. Tomēr var arī padomāt par emociju noturīgumu un mainīgumu, jo tie kopā ar lipīgumu var sasaukties. Tātad esam parunājuši par pamata emocijām. Esam saskatījuši gan vieglāk panesamas, gan krūtāk panesamas emocijas. Ko tad darīt, ja mums ir šīs spēcīgās emocijas, kuras nepieciešams izlādēt? Un iespējams, stāsts nav tikai par dusmām vai aizkaitinājumu, bet stāsts ir arī par lielu prieku, kad gribās lekt augšā no krēsla, bet nav īstā vieta un nav īstais laiks. Šeit attēlā redzamas dažādas ķermeņa termogrāfijas, izjūtot dažādas emocijas. Fiziskas sāpes ķermenī, aizkaitinājums. Bailēs noteikti ir augstas rokas, augstas kājas, augsti sviedri. Cilvēki bieži vien dusmas izjūt tieši galvā vai dūrēs. Kur izjūtat jūs kādu emociju? Kur izjūtat jūs savas dusmas? Kur izjūtat jūs savu prieku? Kur mīt jūsu apmierinājums? Kur mīt jūsu mīgrums?
Tātad tās var būt dažādas fiziskas vietas ķermenī, un līdz ar to tam visam var būt arī dažādas fiziskas izpausmes. Tātad emociju izlāde, jeb kā mēs varam atpazīt šo emociju fiziskās izpausmes. Piemēram, vieglas bailes un samulsums var izpausties kā situācijas izrunāšana, neveikli smiekli vai augsti sviedri. Spēcīgas bailes var izpausties kā kliekšana, trīcēšana, augsti sviedri, aktīvas nieres, kuņģa un zarnu trakts. Aizkaitinājums var izpausties kā smiekli, silta nosvīšana. Naids, dusmas izpaužās kā kliekšana, aktīvas kustības, karsti sviedri. Bēdas un skumjas izpaužās kā raudāšana un elses. Sāpes un spriedze izpaužās kā žāvāšanās un staipīšanās, arī kasīšanās. Nereti ir sajūta, ka cik var žāvāties kādās situācijā. Der aizdomāties, ka varbūt tā žāvāšanās un staipīšanās ir tādēļ, ka jums ir spriedze, jums ir varbūt stress par kaut ko, par kādu uzdevumu, kuru jūs konkrētajā mirklī veicat. Tomēr ir iespējams, zinot dabisko izlādi, šo dabisko izlādi pastiprināt. Piemēram, runājoties nepārtraukti, var izrunāt vieglas bailes un satraukumu, var sevi nomierināt. Žāvājoties ar skaņu, arī staipoties apzināti, var izstaipīt un izžāvāt ārā sāpes un spriedzi. Žāvājoties ar skaņu un arī staipoties ar skaņu, iespējams tikt galā ar sāpēm un spriedzi. Izstaipoties var palikt vieglāk. Kasoties ar skaņu var tikt galā ar vieglām bailēm, samulsumu, aizkaitinājumu, arī sāpēm un spriedzi. Kratoties ar skaņu var izkratīt ārā bailes, aizkaitinājumu, bēdas, skumjas, arī naidu un dusmas. Skaļa raudāšana noteikti var palīdzēt bēdām, skumjām un sāpēm. Kliekšana var palīdzēt bailēs, naidā, dusmās. Nereti, varbūt kādam no jums ir sanācis, varbūt ir nācies redzēt, kad kāds vienkārši kliedz spilvenā. Un tāda reakcija ir pilnībā pieņemama reakcija, jo nevienam netiek nodarīts pāri, bet cilvēks nenorīja dusmas, bet viņš palaiž tās ārā. Nu ko, šajā video mums ir bijis īss ieskats par emocijām, pamatemocijām, par emociju īpašībām un to, kā mēs dabiski varam tās izlādēt un kā mēs varam šo dabisko izlādi pastiprināt. Noslēgumā. Te neliels video.
Noslēgumā. Uzrakstiet vismaz vienu sev būtiskāko atziņu, ko izmantosiet praktiski. Un tiekamies nākamajos video, kur turpināsim emociju tēmu. You're so irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains, and I've been standing on the sideline, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love, but I've been wasting so